Esiet sveicināti, dārgie draugi! Esam atpakaļ. Paši nepamanījām, ka diezgan ilgu laiciņu esam bijuši pazuduši. Pēc skatījāmies un nespējām noticēt, ka pagājušajā mēnesī tikai viena epizode, tāpēc esam šeit, lai labotos. Paldies mūsu draugiem no Sinotības sporta bāra, paldies Dāvim, paldies Rojam, paldies visiem, kas ir iesaistīti šīs epizodes tapšanā. Potenciāli varbūt arī dzirdēsim kaut kādus papildinājumus mūsu epizodei. Kaut kādas virsskaņas, ja mēs tā varētu teikt, ne Dāvi? Jā. Bet līdz tam mums vēl ir jānonāk. Tā kā vispār kā tev iet, vecīt? Man iet labi. Sākās saucamie hokeja svētki, ko es katru gadu jau atkārtoju. Pavasars, tuvojās pasaules čempionāts. Attiecīgi lēnām tuvojos mūsu pirmajai ziņai. Es pieļauju, visi jau ir par viņu uzzinājuši, atverot sporta ziņas, ka Kaspars Daugaviņš atgriežas Latvijas izlasē. Roj, kāds tavs sajūtas? Vai tu jūties pārsteigts? Vai tu esi priecīgs par šo ziņu? Priecīgs es noteikti, ka esmu, bet vai es esmu pārsteigts? Nē. Vai kaut kādā ziņā visu šo faktu pazemina, ka tā nav pirmā reize? Jā. Man kaut kā, es nezinu, protams, ka viņš ir atpakaļ. Ko vēl viņš bišķīt pusgadu atpūtās, pastrādāja ar bērniem, iegūst treneru certifikātus. Protams, ka viņš ir atpakaļ. Būsim godīgi, aizvest izlasi līdz olimpiādai, izejot cauri olimpiskajai kvalifikācijai, cik gadus. Kas tad būtu vēl skaistāks, kā pabeigt karjeru izlasē kārtējo reizi olimpiādē? Man liekas, ka tas ir tas mērķis, tas ir tas plāns, uz kuru mēs ejam. Un es ticu, ka viņš arī spēlēs vēl klubu hokeju. Esmu diezgan pārliecināts, kur mēs arī aizkadrā runājam, to es vairāk par to, ka viņš noteikti varētu vēl uzspēlēt ārzemēs, kam es teorētiski piekrītu. Bet es arī nebrīnītos, ja nākošais gads, kad Daugaviņš spēlētu virslīgā, lai uzturētu sev formā priekš izlases. Viņš it kā intervijās, ko esmu dzirdējis, minēja, ja būtu tāds Rīgas Dinamo, būtu cita situācija pasaulē, protams, ja, tad tāda līmeņa komanda, ja būtu pilsētā, viņš uzspēlētu. Skaidrs, ka mums tuvu nav pat tādas. Tas ir skaidrs. Jā. Bet es vairāk par to, ka, ja es būtu varbūt Kurbats un Kurbata mārketinga komanda, es ļoti varbūt piestrādātu to, ka, piesaistam Daugaviņu. Es domāju, ka Latvijā atrastos, kas gribētu sponsorēt komandu, kurā spēlē Kaspars Daugaviņš. Potenciāli piesaistam vēl Lauri Dārziņus, tādu kā Gulbi atvada dziesmu, ka tur būtu tādi vecmeistari. Apkārt piegāžam pilnu ar Kurbats jauniešiem. Salīmējam visas iespējamās pasaules Latvijā pieejamās reklāmas un maucam virslīgā, jo tie būtu tādi hokeja svētki. Es tiešām ticu, ka tāda veida ažiotāža nebūtu bijusi pēdējos 20 gadus Latvijas hokeja virslīgā. Iedomājies, atgriežas vēl Liepāja. Iedomājies, varbūt vēl Daugavpils pēkšņi uzpeldēs, ka jau tur burbuļoja. Bet iedomājies, ka ja vēl Kurbats atgrieztos ar tādiem vīriem sastāvā, tad tas būtu tāds Daugaviņa mānija vispār. Hokeja mānija Latvijā, es nekautrēšos tā teikt, un tāds Latvijas hokejs tādu kā renesansi piedzīvot. Bet mēs novirzamies bišķi no tā, ka Daugaviņš ir atpakaļ izlasē, forši. Man tev vēl viens jautājums. Kapteinis viņš būs? Ja tas bija tavs jautājums. Nē, man cits jautājums. Viņš tagad ir iepauzējis, kā tev šķiet, kā viņam būs ar formu? Ar fizisko formu, forma viņam būs laba. Jaunākā Baueri, pasūtīta gan jau, ka būs. Tu jau arī pats teici, ka izlasē jau tiek sūtīt viņam viss ekipējums, ka jaunākais un viss tur būs. Formu, cik Ulvis Broža ir ierakstījis internetā, ka viņš uztur trenējoties ar virslīgas čempioniem līdervienību Mogo. Tā kā sparingi viņam noteikti ir. Džeki, kas ir formā, kas gatavojās play-offam, es domāju, ka forma, redzēsim. Skaidrs, ka vēl izlasēja laiciņš vēl ir jāpagaida. Saprotu, ka viņam arī drīz varētu sākties tie izlases slidošanas treniņi, jo kur arī, man liekas, tālāk mums būs jāpiemina trauma, kam sezona ir beigusies, kas play-offā netika. Tā kā tur jau drīz vien sāks veidoties tā Latvijas izlases tā blicīte, kas gatavosies slidos un uzņems formu kopā. Jā. Viņam izdosies sasniegt to pašu fiziskās sagatavotības līmeni, kurā viņš būs ļoti interesanti paskatīties, vai šī pusgada pauze, ko viņš piedzīvoja, nespēlējot hokeju, atgūstot to enerģiju, mīlestību pret kaut kādu to jauno deksmi un motivāciju, ļaus viņam, jo ķermenis jau arī nepaliek jaunāks.
Tas, ka tu morāli varbūt mēģini atgūties, nenozīmē, ka ķermenis varēs atgūties iepriekšējos līmeņos. Būs interesanti pasakot to, ka viņš spēlēs vairākumā un pirmajās 2 maiņās. Es domāju, ka tas tā arī būs. Ne? Ko saki? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka viņš varētu, es ceru un prognozēju, ka viņš šo savu fizisko sagatavotības formu uzņems atpakaļ. Laiks vēl ir. Viņš trenējas Mogo, es domāju, tur viss ir profesionāli pieeja, profesionāli treniņi. Vienīgais baigi agri. Jā, baigi agri. Iedomājies Daugaviņš, kurš ir, teiksim tā, atvaļinājumā, kurš ir pabeidzis visu, pievērsies ģimenes dzīvē būtībā pēdējo pusgadu laikā. Pusgadu laikam nav bišķi mazāk pārspīlēji, bet ceļās un iet uz hokeju cikos 7, viņiem tur ir ledus pirms. Man liekas, 7 bija ledus. Tā kā par kaut kādu motivāciju celties, paslidot kopā ar Mogo 7, tam ir jābūt. Bet abas puses priecīgas. Mogo foršs sparings. Jaunajiem tur ir pilns ar jauniem. Mogo jau ir pilns ar jauniem, kas var kopā patrenēties ar tādu augstu līmeņu speciālistu un kalibru spēlētāju kā Daugaviņu. Un Daugaviņš iegūst diezgan, labu mērauklu. Es domāju, interesanti būtu paskatīties, vai viņš ir galsties pārāks, vai viņš uzņem tikai formu, jo grūti saprast, cik ļoti tā forma pazūd pusgadu laikā tik lielam profesionālam kā Daugaviņam. Jo tomēr hokejs jau ir ļoti intensīva spēle, kas prasa ļoti augstas slodzes izturību. Protams. Būs interesanti pasakot līdzi arī pārbaudas spēlēs, kā Daugaviņš izskatīsies. Mūsu sākuma sarunā tu jau šī vīra uzvārdu pieminēji. Traumaks ļoti skaļi pateicis savu kandidatūru uz NHL. Skaļi, mani vārdi. Redzēsim, kā tas izvērtīsies. Kaut gan, kā tu iepriekšējās epizodēs minēji, viņam iespējams jau ir parakstīts 2 gadu līgums ar kādu no Čehijas komandām, bet to mēs redzēsim pēc tam. Un, kāds sajūtas tev par šo notikumu? Kaut kas vēsturisks? Tas ir vēsturisks. Nekad Latvijas pastāvēšanas vēsturē mums nav bijis rezultīvākais spēlētājs nevienā no top 5 Eiropas līgām. Par Ziemeļamerikas top līgām nerunāsim. Kopumā 51 punkts 48 spēlēs, 23 vārti, 28 piespēles. Pēdējā spēlē 3 vārti, 2 piespēles. Tas ir arī, kā mēs dažreiz runājam, ka Kučerovs ar McDavidu tur vāc NHL, tādas kā video spēļu cipars, tad šis ir tāds video cipars cienīgs sniegums. Pēdējā spēlē, 3. periodā, pārsvarā visi no tiem 5 punktiem tika savākti. Pēdējā spēles dienā atspēlēt 4 punktu deficītu pret 1. vietu. Kaut kāds vienkārši unikums, ko es domāju, viņš pats savos sapņos īsti nevarēja pat iedomāties, dodoties uz spēli. Es domāju, šī tā līderu rezultātīvitātes sacīkstē nepalīdzēja to, ka viņš saņēma to diskvalifikāciju pirms pēdējās. Tur spēles bija jāizlaiž par spēku paņēmienu galvas kakla rajonā. Tāpēc es domāju, ka varbūt, ja viņš būtu spēlējis tās spēles, kur viņš nebija diskvalificēts, viņš nebūtu pārspējis to rezultātu. Kaut kādā ziņā, man liekas, tas ir kaut kāds burvīgs, tāds skaists stāsts tam visam. Spēlējot arī, būsim godīgi, vājākajā ar budžetu viszemākajā komandā. Kas ir fenomenāli. Jā, jo Olumuts, cik es saprotu, kas ir pēdējā vietā un spēlēs par izpalikšanu līgā, ir palielinājis šo sezonu budžetu daudz vairāk nekā iepriekšējās gados. Tā kā prieks, ka Edvards varēs laicīgi pievienoties izlasē. Ne? Jā, protams. Mēs jau viņu slavējam jau 2 gadus. Jo beidzot arī ir prieks redzēt to visu, ka tiek rezultējis. Vītoliņš neredz. Pagaidām, es domāju, ka jādod laiks. Ja jūs šajā pasaules čempionātā neredzējis Čehijas rezultīvākajiem spēlētājiem pielietojumu izņemot 2. vairākumā varbūt vārtu priekšā, tad tur varbūt būs jāuzdod jautājumi, bet kopumā prieks, ka Edvards varēs pievienoties laicīgi izlasēji, lai Vītoliņš var veikt to vairākumu kombināciju iespēlēšanu varbūt tieši caur Edvardu, izmantojot viņa metienu un vārtu priekšā lielo apmērus lielos. Prieks, ka nav tās 43 dienas jāgaida.
Man liekas, ka Freiberga podkāstā bija Freibergs teica, ka 43 dienas ir, kamēr Olumuca sagaidīs pirmās līgas uzvarētāju un spēlēs pārspēles. Jo pagājušajā gadā Eduardam bija jāgaida 43 dienas, pirms tam bija jāgaida Sotniekam un kas bija otrs? Cibuļskis. Jā, viņi gaidīja tās 43 dienas. Ja domāju, 43 dienas slidināties, uzturēt formu un būt gatavam spēlēt par izkrišanu uz otro līgu. Nu, kas ir nopietni. Kas ir nopietni, bet tajā pat brīdī briesmīgi. Es nezinu, tas ir vienkārši tur dirni, trenējies, uztur formu un tev viņš jau uz izlases arī nelaiž. Jā, protams, būtu loģiski. Man liekas, loģiski būtu aizbraukt uz izlasi, atbraukt atpakaļ, bet es saprotu arī komandu, kas negrib tādā. Tu jau nezini, tu viņu palaidi prom, tu viņu neredzi. Viņi sazina, varbūt kaut kur aliņu dzer barčikos un nepiedalās treniņos. Bet fenomenālais, vēlreiz gribu atkārtoties, ka viņa komanda ir viena no, diemžēl, vājākajām visā līgā. Un viņš ir spējis būt rezultatīvākais. Tas ir kaut kas unikāls. Jā, jo, ja mēs paskatāmies kaut kādā pagājušo sezonu, 52 spēlēs 32 punkti, šogad 48 spēlēs 51. Viņš ir negluži divkāršojis, bet ļoti, ļoti pielicis klāt. Un prieks redzēt, ka arī spēlējot vājās komandās var izsisties. Tas, ka līga viņu šogad jau pazina, un viņš tāpat spēja pielāgot savu spēles manieru, spēles stilu, lai būtu rezultatīvs. Jo, pagājušajā gadā visi zināja, ka Traumaksā stāvēs tur savā stūrītī, vairākumā būs šķēliens bez rips apturēšanas, un tad tur arī būs. Un tad ļoti prieks redzēt, ka latviešu spēlētājs ir spējis pilnveidot savu spēles arsenālu, atrast pielietojumu ne tikai vairākumā, daudz vairāk arī komandai palīdzēt tikt, nepalikt pēdējā vietā, kas, man liekas, ir svarīgi izcelt. Viņi gandrīz arī izrāpās, gandrīz tika pārspēlēs. Play-in, cik es saprotu, tajā turnīrā. Un prieks par Eduardu, jo, ja mēs paskatāmies 51 punktu, līdzīgu rezultātu viņš parādīja 2015.16. gada sezonā EHL, kas nav entuziastu hokeja līga, tā ir īsta hokeja līga. Tāda junior līga Amerikā, Boston Junior Bandits, 40 spēlēs 55 punkti, bet, es domāju, paši tas ir 15, 16 gads, un viņš tur vēl ir galīgi jauns, tur 11 gadnieks junior līgās met. Gribu atgādināt arī, ka vasarā Traumaks gaidīja līgumus, piedāvājums, un īsti neko neparakstīja. Un tad zvanīja pēkšņi Jāgars. Un es pieļauju, šobrīd Jāgars sev uzsipa plecu. Labs dīls gan jau bijis. Labi trāpījis desmitniekā ar Traumaku, bet es dzirdēju, ka viņu nedeva viņam tos līgumus tā. Jo viņam tās pēdējās sezonas pirms pārcelšanās atpakaļ uz Eiropu nav bijuši diezko veiksmīgs AHL un ECHL pavadot. Pie īstas teikšanas viņš netika. Ja vienīgi, ja mēs varam tā pateikt, veiksmīgs sezona varbūt, ja mēs tā varētu teikt, bija 2001. 2002. Gada sezona AHL 51 spēlē 27 punkti. NHL viņš nav ticis līdz spēlēšanai. AHL pēdējā sezona nebija diezko labi. 28 spēlēs 10 punkti. Tur arī diezgan nopietna ceļa trauma, kas arī liedza pacīnīties par kādu jaunu līgumu un atgriešanos Eiropā. Laikam bija vienīgais pieejamais solis. Un es zinu, pēc pirmās veiksmīgās sezonas Čehijā bija vēlme, bija interese par viņu, bet Jāgars ļoti saglabāja. Cik saprotu, arī savu drauga tās funkcijas ieslēdza, lai noturētu Eduardu, protams, ar algas pielikumu, bet pēc šīs sezonas Eduards diezgan noteikti viņam bija citi līguma piedāvājumi. Bija kaut kādi piedāvājumi, bet tur bija arī ar komandai iespēja pagarināt, un tad tur izmantoja to iespēju, un arī algas pielikums tika sekoja, bet šobrīd ļoti liels prieks, ka šobrīd varbūt vienīgais, par ko tu aizdomājies, ka tagad viņam jau tiek parakstīts līgums Čehijā, un cik baumo, ka viņam jau viņš ir noslēgts, viņš tika noslēgts pirms tu kļuvi par rezultātīvāko spēlētāju Čehijā. Tas ir crazy arī. Tas ir crazy. Tu neatslāpst. Nedrīkst tā neatslāpt Džeks, un jautājums, vai šobrīd viņam nebūtu divreiz labāks piedāvājums. Zini, kā saprot, tu slēdzi, ka tu biji labs spēlētājs, bet tagad tu esi labākais. Jā. Interesanti, bet es domāju, ka jau viņš noslēdz tik ātri to līgumu, gan jau viņš tur ir viss kārtībā. Bet man radās vēl viens jautājums tev. Kā tev šķiet, vai pāri okeānam kādā skautu ģērbtuvē netika cilāts Traumaku uzvārds diezgan daudz? Es domāju, ka mēs fantazējam, filozofiem nav nekāda mums nekāda informācija nav, bet es domāju, ja tu esi rezultātīvākais spēlētājs līgā, gribi, negribi, tev ir
jābūt kaut kādā blociņā, kaut kādā pierakstu kladītē atzīmētam. Ja tev ir pieraksts NHL, AHL tāds kā Edvardam, ka viņš ir arī spēlējis NCAA, USHL čempions, viņam CV ir viss, lai būtu NHL līmeņa spēlētājiem. Es domāju, ka 5 punktus spēlē arī savākt nav diezko vienkārši, un es domāju, tas arī kaut kādu rezonanci iegūst kaut kur. Jā. Un es ticu, ka viņa vārds noteikti tiek cilāts NHL tajos apriņķos. Jā. Jautājums viņa noslēgtajam potenciāli jaunajam līgumam ar citu Čehijas komandu noteikti, vai ir iekļauts NHL exit klauze kāda, kaut kāda noteikuma, bet to jau mēs nezināsim, vai arī kamēr viņam nepajautāsim. Vajadzētu pajautāt. Tas būtu labs jautājums, jā. Ka viņš atbrauks uz Latviju, varbūt būs jāsarunā. Uzmetot ainiņu, tu esi skauts pāri okeānam, jā? Tu esi vienalga Floridas Panthers skauts. Es domāju, ka Traumaks noteikti būtu, top 5, top 10 spēlētāju uzvārds, ko tu vēlētos savā komandā no Eiropas. Es nerunāju par latviešu, bet vispār, kopumā. Jā, es ticu, ka pēc tik rezultatīvas sezonas pietiekoši vājā komandā, bet spēcīgā čempionātā, kā Čehija, ja mēs redzam, ka Uvis Balinskis pārcēlās, kāpēc lai Edvards Traumaks to neizdarītu nākošais? To mēs arī viņam potenciāli novēlam. Kā jau mēs minējām iepriekšējās epizodes, Ralfs Bukarts noteikti tur šobrīd cenšas. Es pieļauju aizlikt kādu labu vārdiņu par viņu. Redzēsim. Es domāju, ka tas būtu vēl viens brīnišķīgs feel good stories stāsts par to, ka nekad nav par vēlu, lai sekot saviem sapņiem. Un es ļoti ceru, ka mēs pēc kāda laiciņa varēsim runāt, ka tas kā sniegs uzkrita mums uz galvas, kad Rodrigo parakstīja Filadelfijā. Kāpēc lai tā nenotiktu ar Edvardu? Es nezinu. Es ticu, ka tā varētu notikt. Vai tā notiks vai nē, tas ir cits jautājums. Protams, es domāju, ka tas ir arī viens no viņa sapņiem, no mērķiem, kā jebkuram hokejistam. Redzēsim, kādas kārtas tiks viņam iedalītas un kā viņam paveiksies vai attiecīgi nepaveiksies. Jo, redzēsim. Pasaules čempionāts arī noteikti ir ļoti svarīgs. Protams. Skatīsimies. Tur mīšs par Traumaku. Jā. Virzoties uz priekšu, man liekas, tas arī mūsu roka zvaigzne ļoti skaļi pieteicis sevi Amerikā. Turpina attiecīgi pa sevi, apkārt pa sevi tādu taisīt atmosfēru, ka viņi pa daudz runā. Man liekas, NHL diezgan daudz pat viņu posto, viņu seivus. Man liekas, tu vēl esi atvērs vienu. Tā kā mūsu Elsmers Ļīkins interesanti, vai viņš piedalīsies pasaules čempionātā vai nē, to laiks rādīs. Bet ne par to stāsts. Vairāk par viņu sniegumu, kurš ir brīnišķīgs. Vispār jāpiemina fakts, ka viņš spēlē 3. spēli jau pēc kārtas aizvadīja šonakt. Tas arī kaut ko rāda, ka viņu neļurkā iekšā ārā. Tas ir kaut ko vērts, ka es domāju, arī tāpēc arī sniegums pēdējās spēlēs ir diezko labs. 3. spēli pēc kārtas spēlēt atvairīja 33 no 35 metieniem, ielaižot abas ripas mazākumā. Un 3. Florida iemet jau tukšos vārtos. Es teiktu, ka izcils sniegums. Šis ir tas Elvis, ko mēs zinām, ko viņš var. Tieši tā. Tieši tā. Pārsteigums tas gluži nav. Tas ir gandarījums, ka beidzot zvaigznes, iespējas, komanda pati arī kaut kā sastājās un arī rekord pēdējās 3 spēles. Nē, vai šīs ir pēdējās 3 spēles. Uz to pusi jāstāsta. 3 spēlēs, diemžēl, izcīnīja tikai vienu uzvaru. Wildcard cīņa turpinās. Prieks, nevecīt. Es domāju, ka tas ir kaut kas, par ko mēs varam priecāties, ka beidzot mūsu vārdsargs ir atradis spēles pavadienu. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Palikuši vēl 20 spēles, ko spēlēt, kas ir daudz. Bet viņiem ir ļoti labas iespējas aizķerties, lai tiktu play-offā. Kas ir ļoti liels pārsteigums, un būsim godīgi. Visiem, jā, protams, mēs kad runājam par Blue Jacketiem, mēs vienmēr taču runājam par līgas apakšgalu, par loteriju, draft pikiem un vēl kaut ko tādu. Viņiem tur viss nomainījās un tā tālāk. Mēs esam par to runājuši citās epizodēs, ja kāds grib vairāk dziļāk dzirdēt par šo niansēs, bet Baigais prieks, Pelvi, Malacis. Viņiem vēl bija
nevis Winter Classic, bet arī atvērtais. Stadium klasiks kaut kāds, jā, 90 Viņi vinēja un pa Elvi meta 46 reizes. Kosmos tiešām slodze liela un Nu, viņš tur atstrādā. Te rītīgi tiešajā vārda nozīmē atstrādā. Nu, super, prieks par Elvi un redzēsim, kā sezonas izskaņā veiksies arī pašai Kolumbusai. Varbūt, ja mēs runājam par šodienas spēli, tad jāpiemina arī, ka pretī spēlējošā Floridas Panthers aizdīja spēli bez Uvi Balīnska sastāvā. Un arī treneris ļoti skaidri intervijā pateica, ka Uvis ir ārpus saraksta, teiksim tā, pirmais aiz strīpas atkal nonāca sev tik pazīstamā pozīcijā. Es domāju, ka tas ir maz drusciņa demotivējoši, kad cīnījies visu sezonu. Jā, kuros brīžos veiksmīgāk, kuros brīžos varbūt netik veiksmīgi, bet tuvojās atkal izslēgšanas spēles, cīņas par play-offu, maiņas darījums. Tev komandā tiešām pienāk jaudīgs aizsargs, nemelosim. Protams, Seth Jones, tas ir NHL viens no top līmeņa aizsargiem. Un būsim godīgi, Uvis Balīnskis aizved otro pilno sezonu NHL. Būs diezgan grūti viņam konkurēt ar tik liela kalibra aizsargu un līguma ziņā, spēles ziņā, laika ziņā. Novēlam Uvim iespēju aizķerties, jo nepadoties, jo tur arī bija rakstīts, ja kāds sūdīgi spēlēs vai tiks traumēts, Uvis būs nākošais rindā. Jā, pagājušajā gadā play-offā neviens mistiski nesatraumējās, bet tā bija anomālija, tā nav norma. Jā. Un es domāju, ka Uvim vēl būs šogad spēles. Labi, tur bija kosmos, tur Džeks spēlēja ar laustām, rokām, ribām. Tāpēc saku, tas nav normāli, ka play-off visā izcīņā neviens nenoplīst. Tā tik daudz nenoplīst, ka nevar spēlēt. Un tāpēc es ticu, ka šogad noteikti Uvim būs iespējas un ir vienkārši laika jautājums. Tas ir man tāds viedoklis, jo es saku, 2 reizes pēc kārtas, 2 gadus pēc kārtas. Tā nevar būt. Nevar fiziski tā būt. Ejam tālāk, dodamies tālāk pie Teodora Bļugera. Beidzot guvis vārtus. Tas ir tomēr arī liels sasniegums. Tur bija liela pauzīte. 19. decembrī 28 spēles pēc kārtas bez punktiem. Jā, tas ir grūti pieļauj, ne? Bet beidzot, viņš ir ļoti smuki iemet vārdus, redzēja. Ja? Viņš iekāja zonā un tā uzmeta, tur nebija nekādas beigās izspēles, viņš vienkārši paņēma sevi. Es brīnos, ka vārdsargs godīgi neatsīta, jo tāds tīrs metiens. Tīrs metiens pārspēja Anaheimas vārdsargu. Gibsons, man liekas, Gibsons bija vārtos, man liekas, pretiniekiem. Bet jā, smuki iekāja no sāna iekšā un čiks iekšā. Par to apsveicam. Jā, prieks redzēt. Jā, zin kā Šilovam varbūt šī sezona nav īsti ko atcerēties. Un kopumā Vankūverai tā sezona arī ar visām tām peripētiem, kas ir notikušas, ir diezgan nepārāk labi, lai neteiktu vairāk, un baigi neizplūst epitetos. Šilos uz soliņu bijis. Skatos, bet Sāpīgi. Labi, ka viņi vispār uzvarēja. Sāksim ar to. Anaheimas Ducks ir arī viena no līgas vājākajām komandām. Un uzvarēt vienalga ir labi. Labi, laikam nav viena no vājākajām 12. Tāpat ir Rietumu konferencē. Apakšgala komanda. Vankūverai uzvaras ir nepieciešams, jo šobrīd ir ārpus play-off bildīts bišķīt Vankūvera. Skatoties to, cik stabils un pārsteidzoši labs bija iepriekšējā sezonas, tad šogad ir bišķīt, nevilšanās, bet varbūt atgriešanās pie normas, jo tad drīzāk ārpus normas bija veiksmīgais sniegums, kad visi bija pārsteigti, cik labi viņiem iet. Un šobrīd, laikam, man ir jāsaka, ka prieks, ka vismaz Šilovs sēž uz soliņu un saņem NHL algu. Jā, piekrītu, bet katru reizi, kad mēs par viņu runājam šogad, es vēl joprojām ticu, ka šogad viņu izlaidīs laukumā, dos iespēju. Ir tīpaši vēl Demkojas satraumēts. Labi, viņi tur parakstīja lielāku līgumu ar Lankinenu. Bet Lankinens arī nespēlē pārāk spoži pēdējā spēlē. Man liekas, viņam tur 87% atvairīta metieni. Tā kā es gaidu, un šim tai spēlē jābūt šogad. Noteikti. To arī gaidīsim. Šo sezonu. Mācam tālāk. Virzoties, mums ir mūsu, teiksim tā, cilvēks, kas arī uzspēlē NHL, bet, diemžēl, nosūtīts uz leju. Mēs visi pēc
šī 4 nāciju turnīra gaidījām, ka viņu uzsauks atpakaļ. Rodrigo Abols. Jā. Nav, diemžēl, vēl uzsaukts atpakaļ. Mēs ierakstam piekdienā no rīta, rīta pusē. Zin kā, es esmu pamanījis, ka mēs ierakstam šos epizodus, kamēr viņas iznāk ārā, vai arī, kad tīri tajos momentos, kad mēs viņus palaižam, tad pusi no informācijām izmainās, notiek kaut kādas lielas lietas. Un es ļoti ceru, ka mēs šobrīd, kad ierakstam, Abols ir vēl AHL, ir jau ceļā, vai tūlīt tiks izziņots, ka ir izsaukts uz augšu. AHL mēs redzam, ka viņam klājas ļoti ok. Skatoties to, kā viņš ir uzsils. Viņš ir sapratis, kā tā līga strādā. Un tāpēc es ceru, ka drīz mēs redzēsim viņu arī atpakaļ NHL apriņķos. Tieši tā. Interesants brīdis NHL. Mums ir treidi, tātad maiņas notiek ar spēlētājiem. Es domāju, ka mēs viņus tur neuzskaitīsim. Tos mēs varam nākamajā epizodē. Tam mums noderētu noteikti papildus epizode, ka mēs izietam cauri, jo, kā jau pieminējām, tā Seth Jones maiņa priekš Floridas. Jā, interesanti. Varam vienkārši nepalīdzēt. Floridas Panthers ir, un Floridas Panthers vispār aktīvi. Jā. Viņi aizmainīja pret Jonesu savu vārdsargu, salīdzinoši jauno. Un tikko atkal vēl samainījās vēl citu vārdsargu. Par to dziļāk detaļās iespējams nākamnedēļ. Ja būs interesi, jo jāsaprot, cik ļoti mums iet vispār tajos NHL trade izmaiņās, jo mums bieži vien skatītāji seko līdz tikai mūsu latviešu komandām un cik ļoti jūs gribat, lai mēs izējam cauri vispār pārējām. Tur nezinu, ko Anaheims Ducks ieguva maiņas darījumā pret New York Islanders. Vai tiešām mums ir tik daudz auditoriju, kas grib zināt? Ja ir, mēs par to noteikti parunāsim. Es domāju, lielai trade, respektīvi, vēl priekšā šonakt. Un mēs mierīgi varam doties tālāk. Jā, aiziet. Es domāju, ka tev šī ziņa ir tev. Es tev nododu, jo es jūtu, ka viņa tev ir tuvu sirsniņai. Toms Andersons ir arī liek par sevi runāt. Viņa sezona gan ar tiešo komandu beidzās. Viņi pirmajā play-off kārtā zaudēja. Īstenībā sāpīgi zaudēja, jo viņi bija favorīti kārtējo gadu uz kausu. Un Šekureku viņš ir izīrēts pirmajai līgai Bernai. Jā, 2 spēles ir aizvadīts. Viņš spēlē, es sakoju līdzi. Viņš pat pēdējā spēlē bija 12 minūtes regulārajā sezonā. Tagad viņi gaida play-offā, kad ir tas play-in, un viņi gaida savu pretinieku. Tā kā tur mīkšķis par to, man liekas, superīga pieredze. Ko vēl var pateikt? Bernēs, tāpēc ir ļoti liela halla. Es domāju, tur tāpatās var izbaudīt to visu to atmosfēru, visu to profesionalitāti, visu to sistēmu. Tā kā novēlam Tomam izbaudīt. Un pavasarī mēs viņu gaidām ciemos uz ledus pie izlases. Jā, varbūt ciemos uz šejienu. Varbūt ciemos uz šejienu. Ar traumu. Jā. Potenciāli, jā. Jo, kā mēs šodien sapratām, mums traumakam ir daudz jautājumu. Mums ir ļoti daudz jautājumu. Mums īstenībā visiem ir daudz jautājumu. Mēs katram varētu izdomāt ļoti daudz. Un, tāpēc, prieks par Tomu. Varbūt kaut kādā ziņā būtu stilīgi, ja viņš būtu 3-kāršējais back to back. Šveices 2. līgas čempions. Tas šoreiz izpaliks. Redzēsim, varbūt nākošu gadu. Kā sanāk? Visu laiku runāja, ka tieši Toma Andersona komanda runā, ka viņi varētu iet uz augšu un tā. Kas notiek, ja tu šogad neuzvari? Redz, šogad komanda neuzvarēja play-offā. Neuzvarēja, jā. Ko, viņi neies uz augšu? Nē. Tad vēl tur būs pārspēles ar komandu, kas vinnēs. Jā, un tā jau tie būs... aizmirst, Bāzela, man liekas, saucās. Labi, nav svarīgs vienkārši saka to, ka Toma Andersona komanda, būsim godīgi, ir stabilākā, spēcīgākā. Šogad ne, bet vienkārši tas ir play-offs un tā gadās. Bet, ja mēs vērtējam ilgtermiņā, tādā ilgākā nogrieznī, būsim godīgi, tā ir tāda kā top komanda 2. Šveices līgā, kurai būtu, nezinu, iespēju, pienākums izskatīt iespēju iet uz augšu. Šogad, diemžēl, kāpiens uz augšu izpaliks. Viņiem arī tika atvērtas durvis, starp citu. Viņi neatbilst pirmās līgas noteikumiem, pēc halles un tam līdzīgām lietām. Viņiem ir iesniegts projekts, viņi atjaunos halli un līga nāk uz pretī un teikusi,
es tā sapratu, ka ja Tom komanda Lašetfo Man ļoti patīk, kā tu izrunāji. Pasaka vēlreiz. Lašetfo. Labi. Es nezmējos, es vienkārši saku, man patika. Jā, Es ceru, ka jūs novērtējāt, darbie klausītāji, kā Dāvis izrunā diezgan advancētus nosaukums. Par šo vienkārši komandas nosaukums daudz runāts ārpus filmēšanas studijas, tāpēc man tāds franču akcentiņš varbūt pielavās. Viss kārtībā. Es vienkārši saku, man patika. Labi, mācam tālāk. Jā, mācam tālāk. Pa vietējiem ūdeņiem. Ka vietējie ūdeņi ir šobrīd nemazāk interesanti kā citur. Visu sezonu 4. vietā, playoff pēdējā vietā sev vietiņu sildīja Prizma. Šekureku, viesi no dienvidiem, hokeja panki, īsti tādā nepiedienīgā manierē sezonas pēdējā noslēdzošajā tajā momentā ir pabīdījuši Prizmu uz 5. vietu. Palikušas ir 2 spēles, gan Prizmai, gan pankiem. Rītā, starp citu, mēs ierakstām piekdienā, sestdienā Prizma aizdīs spēli ar līgas līderu vienību Mogo, kamēr panki aizdīs spēli ar Zemgali. Kas ir interesanti, ja Prizma uzvarēs savā noslēdzošajā spēlē, pieņemsim pret RL Enerģiju, viņiem būs vienāds punktu skaits ar pankiem. Un, attiecīgi, manuprāt, ja es pareizi visu sapratu, tad pēc labākās gan vārtu bilances, gan savstarpējām spēlēm playoffā tiks panki. Tā kā rītdienas spēle pret Mogo Prizmai ir tāda kā do or die, ļoti nepieciešami punkti, kaut vai viens, lai pēc tam pie pozitīvu scenāriju uzvarot vēl Enerģiju, būtu iespēja tikt atpakaļ playoffā. Es domāju, ka tur ir smaga situācija. Tur ir tiešām smaga situācija. Es domāju, daudz no skatītājiem un klausītājiem nemaz nevarēja iedomāties, ka Prizma visu sezonu būdam playoff zonā beigās no tās izkritīs. Un panki, būsim godīgi, kad mēs runājām, kad lietuvieši pievienojās Latvijas virslīgai, tad mēs runājām, ka tie ir pērmie zēni, bet pasties pagāja 2. sezona vai 3. jau. Nav svarīgi, ļoti neilgā laika sprīdī nogrieznī. Komanda ir apspēlējis jau vienu no Latvijas tādiem kā ilgdzīvotājiem Rīgas Prizmu. Ja mēs paskatīsimies vēl Elektrēna Enerģija savstarpējo spēli ar Rīgas Prizmu un Enerģija uzvarēs, tad Enerģija arī apsteigs Rīgas Prizmu un Prizma vispār paliks 6. vietā. No 7. Tas būs fiasko. 6. vietā no 7, kad ir gan lietuvieši, gan igauņi, būs diezgan labs tāds, modinājums zvaniņš virslīgai, ka hei, mūsu kaimiņi nebrauc te vienkārši atsist numuru, ka viņi jau ir šeit, lai mūs apspēlētu. Igauņi 3, lietuvieši 4, man liekas, tas padara turnīru tikai interesantāku. Jā, un tas būs ļoti interesanti. Man sirds grib, lai Prizma tiek. Man arī gribās, man tomēr gribās redzēt vairāk playoff hokeju tieši Latvijā, bet tas būs tāds modinājums zvaniņš arī Prizmai, ka varbūt nopietnāk ir jāpieiet šim jautājumam. Dzirdējām, ka arī pirms sezonas, ka viņi varbūt pat izsvēra domu nespēlēt. Interesanti, vai netikšana playoff zonā var likt pieņemt kaut kādus drastiskus lēmumus par spēlēšanu vai tieši kā reiz nespēlēšanu virslīgā. Redzēsim, kā būsim godīgi vienai no svarīgākajām Latvijas komandām. Ja mēs nesam stiprākajiem, būtu jāsaka godīgi, viņi ir svarīga komanda priekš Latvijas hokeja kārtas. Protams. Nākošais gads vēl atgriežas Liepāja. Kaut kad tuvā nākotnē mēs varam redzēt arī Daugavpils atgriešanos. Varbūt, kā iepriekš minējām, Kurbadam ir jāpiesaist Daugaviņš. Par to informācijas nav. Tās nav informācijas. Bet par Daugavpils ir sarunas. Jā, sporta centrā ir ļoti interesants sižets. Viņi vēl tieši skatās, ka vai tas būs šogad vai nākošais gads atgriezties virslīgā. Tas ir laika jautājums. Bet Liepāja jau ir diezgan oficiāli, ka būs nākošais gads. Bet šogad vēl ir jānoskaidro uzvarētājs. Un tāpēc šīs playoffs ar šīm 4 komandām, lai kas tas būtu viņas Panks vai Rīgas Prizma, būs ļoti interesanti pasakot līdzi. Jā. Super. Un mums ir uzdot jautājumu iepriekšējā epizodē. Matīs Baroņikovs, protams. Matīs, sveiciens tev, draugs. Un ir tāda lieta, pirmais viņa komentārs ir par 2 minūšu noraidījumu. Nē, bet pagaidi. Pirms mēs ejam pie mūsu drauga Matīs jautājumiem. Jā. Kā tu domā? Varbūt vienkārši, ko mēs te darām? Ko mēs te vienkārši darām? Varbūt piekrītam Bombeks variantam, vienkārši taisam šo bodīti ciet. Nē, Bombeks rakstīja par kaut ko citu.
Mārtiņš. Sorry. Jā, kā, varbūt jāpiekrīt Mārtiņam, varbūt jāvērs cietbodīt. Labi, tas humoram. Bet varbūt tomēr. Es ceru, ka humoram. Mūsu aizstāvēs. Nē, labi, labi, varbūt šoreiz nepiekrītīsim Mārtiņa komentāram, ka varbūt jābeidz podkāstiņš. Mēs tā kā arī cenšamies ievērt bišķīt vairāk no sevis, lai nav tīrākās sporta ziņas. Un tieši tāpēc šie jautājumi, kas ir arī nestandarta tādas kā lietas. Es domāju, mēs varam, lai Mārtiņš mums sazinās, lai atnāk šeit uz studiju un papļāpā ar mums. Nē, tā kā īsti podkāsti arī. Man liekas, ka Mārtiņš varētu mums atstāt kādu komentāru, kas nebūtu sporta ziņām. Nu, kā viņš raksta, vienkārši apskats. Ja viņš mums atstātu jautājumu par to, ko viņš grib dzirdēt, tieši tā, kā to dara Matīs. Matīs ir džeks, kurš ir kā piemērs, etalons, kur mēs cienam, novērtējam un mīlam. Paldies, tev, Matīs. Kurš atstāja komentārus uz sevi interesējušiem jautājumiem, kurus mēs apskatām un dodam savu redzējumu kaut ko vairāk, kas noteikti nav rakstīts kā visur citur. Un tieši tāpēc studijā Matīs jautājumu. Pirmais jautājums ir par 2 minūšu pārkāpumu. Diskusijas ir raisījušās Eiropā un viskaur kur, visā hokeja pasaulē, ka, ja ir noraidījums, ielaižam vārtus, spēlētājs nenāk ārā, respektīvi jānosēž visi 2 minūtes, vienalga, cik vārti tiek gūti ielaisti, tā precīzāk. Skarbi, bet kaut kādā ziņā būtu kaut kāda lielāka vērtība tam noraidījumam. Jā, es tieši piekrītu. Bet vai tas, ka būtu uzreiz pretjautājums, ja cilvēkam būtu sapratne, ka noraidījums ir daudz vērtīgāks ieguvums, vai mēs nepazaudētu hokeja agresiju? Saproti, cilvēks 2 reiz padomātu, vai kādu grūst bortā, 2 reiz padomātu, vai sist cilvēku nost vārtu priekšā pie vārtsarga. Jo tagad, manuprāt, visi apzinās, ja tu esi vārtu priekšā, tu dabūsi pa knaģiem, visticamāk tev vēl iegrūdīs mugurā, iesitīs, kaut kur sāpinās. Sliktākajā gadījumā tu nosēdēs 2 minūtes, bet treneris nedusmosies, jo tu zini, ka tu aizstāji savu vārtsargu. Bet tagad, ja tie noraidījumi, es pieļauju, gan ir gan 2, gan 5 minūšu noraidījumi, kad... 5, ja ir 5, tad sēž visas 5. Jā, bet es saku, šobrīd mēs jau redzam, kas notiek ar 5 minūšu noraidījumiem. Jā. Kad tā kā maziņš preview, tā kā tas varētu izstīties, mums jau ir. Jā. Es godīgi laikam šī situācijā esmu pret, ko tu saki. Baigi grūti pateikt. Es piekritīšu, ka tās zonas palielināja laiku atpakaļ, lai ir lielāka iespēja vairāk tur riņķot, vairāk vietas, vairāk uzbrukt. Ir lielāka nozīme šim noraidījumam, vispār arī 5-5 spēlē. Bet šeit man kaut kā, es nezinu, tas vienkārši mans subjektīvais viedoklis. Man liekas, tas tāda nāk no hokeja vēstures, tad tam tā aptuveni vajadzētu arī palikt. Es saku, mans personīgi viedoklis, lai nepaliek, man ļoti patīk, ka hokejs ir veču sports. Tas nav futbols, kur viņi taisa 5 skūleņus un raud, un tad uzpūš augstu un pēkšņi viņš skrien tālāk. Es nepārmetu to, ka futbolā tiešām, kad ar būcām uzkāp virsū vai iebrauc kājas, tas ir nenormāli sāpīgi. Bet es runāju par to, ka hokejs ir kontakts sporta veids ar vislielāko, sāpju slieksni pret pārējiem, manuprāt. Un tādā ziņā, ka tas ir veču sporta veids, kur ļoti daudz ir jābūt tai tiesnešu iejaukšanās, lai kontrolētu to spēli, un tie 2 minūšu noraidījumi ir daļa no tā, kā viņi kontrolē to spēli. Un es domāju, ka tieši ar 2 minūšu noraidījumu variēšanu es baigi neiejauktos. Tas ir mans skatījums. Mācam tālāk. Es saprotu to domu īstenībā, ko NHL arī domā un Eiropā. Vairāk vārtus, lai nav 0-0 rezultāts vai 2-1. Visi grib tos vārtus, tās foršās emocijas. Lai atnāk uz virslīgu, tur arī 14-1 ir spēles, tā kā gols tur varēs redzēt. Vienīgais, kur ir bieži vien mazurzdiltīvs hokejs, ir Mogo pret Zemgali, kur ir cita veida baudījums hokejā jāatrod, bet visas pārējās spēles mums ir ļoti daudz golu. Tā kā, ja NHL uztraucās, lai paņem piemēru no NHL. Tas, protams, joks. Bet... Man labāk patika, ka NHL aizskāra tēmu vārdsargu formas, un viņus jau ielika kaut kādos rāmjos. Tu nevari būt XS auguma spēlētājs un nopirkt XXL. Tu vari, bet tur ir ierobežojumi. Un man tas patīk. Es uzskatu, ka tas ir pareizs, varbūt kaut kāds tas
virziens, uz kurā iet, nevis mainīt 2 minūšu veidus. Jā, es domāju, ka ir citi veidi, kur atrast, kā uzlabot, ieinteresēt un padarīt spēli skatāmāk. Es domāju, ka 2 minūšu varbūt nav pareizais veids. Es piekritīšu. Davai, ko vēl? Otrs, uz kuru mēs teorētiski jau tikko izrunājām, runa ir par lietuviešiem, ka viņi ir pielikuši un pretendē uz play-off. Jā, un es domāju, ka man ļoti interesē, kā notiks. Un Matīs prasa, ko viņi sarījušies. Es domāju, ka viņi vienkārši ir sapratuši, kā spēlēt hokeju tieši virslīgā. Es domāju, ka šīs pieslīpējās. Es domāju, ka viņi ir atkoduši, abas lietuviešu komandas ir atkodušas Prizmas rebusu. Abas lietuviešu komandas ir atkodušas KS Rīga. Un, ja mēs skatāmies, ar to jau īstenībā pietiek, lai tiktu play-offā. Tev ir vienkārši jāturās pret Zemgali un Mogo. Jā. Uzvaras, cik es saprotu, lietuvieši ar igauniem tur dalīja plus mīnus uz pusēm. Gluži ne, bet bija šī Pantēras ir priekšā. Bet vienalga, ja tu atņem vēl punktus Pantērai, apspēlē Prizmu un HS Rīgu, tu jau esi zirgā, tu esi play-offā, tu esi cīņā par to. Labi, šobrīd enerģija vairs nevar tikt play-offā, bet pasties, Panki tūlīt visticamāk tur būs. Un es domāju, ka viņi vienkārši ir sapratuši, kas viņiem ir nepieciešams. Jo, būsim godīgi, viņi ir paspēlējuši, senāk, ja es nemaldos, 2. pilnā sezona. Sapratuši, viena komanda aizgāja, jo bija Kauņa, vēl Kauņa City, man liekas, tā komanda saucās. Viņi ir savākuši vēl labākos no tur sev klāt. Ļoti, manuprāt, arī kvalitatīvi leģionāri. Abām komandām, gan Pankiem, gan Pantērām. Es domāju, ka tā arī ir atslēga kvalitatīvu leģionāri. Es paskatījos arī, es komentēju vairāk no tām spēlēm. Tur leģionāri plus tie lietuviešu veterāni, viņi ir ļoti jaudīgi. Ļoti jaudīgi. Prieks pat brīžiem skatīties. Viņi individuāli ļoti meistarīgi tur ir daudz. Tagad arī pēdējā spēlē, ja es nemaldos, kas tie bija Panki laikam, apspēlēja HS Rīgu. Tur individuāli meistarība dažiem ir, ka viņš var apspēlēt 3-4 spēlētājs viens pats. Bauda skatīties bieži vien, ko mūsu kaimiņi ir piesaistījuši spēlēt pašmāju čempionātā. Tā kā Matīs, es nezinu, kā tev, man ir ļoti interesanti skatīties. Es ļoti gaidu papildinājumus tieši skaitliskā ziņā, komandu ziņā. Lai mums ir interesantāk, jo tomēr 6 reizes spēlēt pret vienu to pašu komandu vienas sezonas ietveros un pēc tam vēl potenciāli play-offu. Līdz 4 uzvarām. Tas ir tiešām žostka, lai neteiktu vairāk. Es tiešām gaidu papildinājumus skaitliskajā ziņā, lūgdams Dievu, ka tāda Prizma pēc varbūt ne tās veiksmīgākās sezonas nepastāvētu savu dalību. Nemetīs plinti krūmos, tieši otrādāk saņemsies un varbūt vēl kādu vairāk piesaistīs. To arī ļoti novēlam. Kas mums vēl tur ir? Ir vēl kaut kas? Nē, mēs esam finišējuši. Es domāju, pēc tādas lielākas pauzītes, pēc lielāka tāda ieturēta pārtraukuma, es domāju, šīs bija ļoti veiksmīgi. Dāva, man liekas, mēs esam ļoti daudz ko izrunājuši. Diezgan interesants tēmas mums bija šodien. Pats lēmums kaut ko, jā. Dauguņa atgriešanās, traumaks. Vispār tāds interesants periods bijis kopš mūsu iepriekšējās epizodes. Jā, un es domāju, ka rakstiet arī komentāros tieši tāpat kā Matīs. Ja jums ir tēmas, ko jūs gribat, lai mēs izceļam, paskatieties, Matīs ļoti detalizēts jautājums vienmēr mums atstāja, kas atstāja vietu mums bišķīt pademogoģēt un parunāties, un saprast vienkārši to savstarpējo viedokli. Jo bieži vien mums ar Dāvu viņš arī atšķirās. Nav tā, ka mēs dziedam vienu dziesmu bieži vien. Jā, nevaram arī vienoties. Jā, ir tā, un tāpēc mums arī patīk, ka ir tādi garāki komentāri, kas atļauj mums izplesties. Rakstiet droši komentāros, vai jums vispār taisīt to epizodu par treidiem. Jo tas, mēs to varētu potenciāli nākošais nedēļa izdarīt, iziet cauri kaut kādiem lielākiem treidiem, bet vienkārši vai tas ir vispār, ko jūs gribat dzirdēt, jo mēs tikpat labi neesam... Mazāk zinām uzvārdu arī. Jā, ja jūs gribat to dzirdēt, jo tikpat labi mēs varam parunāt to, ka Šveicē un Slovākijā arī mums ir ļoti labi sniegumi vārdsargiem un pa Eiropu vairāk pieķerties, parunāsim varbūt, pa Brīnes vai vēl kaut ko, bet tas jau ir... Vielu pārdomām, ja jūs mūs tik ilgi klausāties, mēs jūs ļoti novērtējam, cienam, mīlam, respektējam. Rakstiet komentārus, noteikti tas atstājiet viņus YouTube, jo YouTube mums ir vieglāk viņus apkopot, un pēc tam arī citiem iesaistīties diskusijās. Arī paldies šim te Kalniņam Jurim. Kalniņš Juris, paldies, ka tu aizstāv mūs arī komentāru sadaļā. Mēs jau jūtam to atbalstu un komandas un to garu. Liels paldies, Roy! Paldies Sinotipam, paldies tev, Dāvi. Rīpa vārtos, atvedamies no jums šodien. Gatavojamies lieldienām. Gatavojamies priecīgs svētks. Atā.